Pastāsti mums, kāpēc mēs esam šeit? Pirmkārt, gribētos tikties ārpus sacensībām un koptreniņiem. Šogad mūsu komandai 5 gadi, tāpēc ir jānosvin šo jubileju. Patīk paēst, lai bez grēkiem varētu to darīt. Lai vecumdienās būtu viegls solis. Tas ir tāds sporta veids, kuram nevajag nekur tālu braukt no mājām, uzvelkt botas un ārā skriet. Потому что нам нравится сам процесс. Ну, я начала, потому что были не очень хорошие события. 50 gadu dzimšanas dienā dēls uzdāvināja kastīti ar izvēli, kur bija vai nu konjaks, vai nu treneris. Dzērēs, paņem treneri. Она начала бегать, а я за ней. Как бы не догнать, но согреться. Pilnīgas nejaušības. Паша, ты меня привел в Булту? Uz Bultu atveda Ģima. Jā, viens no Latvijas labākajiem skrējiem. Es sapratu, ka es gribu kopā skriet ar viņiem. Vlad. Artūrs Onzuls ielika reklāmu ar Ģimu kā treneri. Uzrakstīju, domādams, ka tāpat viņš man tu neatbildēs. Это судьба. Это была судьба, роковая судьба. Bultā es esmu no pašiem pirmsākumiem. Es sameklēju savu pirmo e-pasta Ģimam, un tas bija 2023. gada jūnijas. Tā teorētiski gadu, bet tā tehniski laikam varētu teikt kādu pusgadu. 5 gadi. Nepilnu pusgadu. Manuprāt, 21. vai 22. 21. gada rudā. Patīk visa Bultas kompānija, sākot ar treneri un foršo kompāniju, foršiem treniņbiedriem. Ну, мне нравится на общих тренировках прибегать последние на коротких интервалах. Это очень мотивирует. Man Bultā ļoti patīk cilvēki, kas šeit ir. Viņi ir ļoti vienkārši, tāpat laikā, protams, ļoti ātri, zibenīgi. Атмосфера, люди, тренировки, тренировочный план, тренер, все. Komandas sajūta, un ka kopā var izdarīt vairāk, un tā iegūti daudz jauni draugi. Tas, Jā. Viss, komanda, treneris, treniņi, kurus reizē man patīk un ienīstu reizē. Ārpus skriešanas esmu parasts biroja darbinieks. Vispār esmu vecmāmiņa. Jā. Slakteris. Viens dakteris, cits slakteris. Ну, на данный момент я безработный. Es mamma 3 bērniem. Es strādāju CSDD. Strādājam ar meliorāciju. Tuvākie, lielākie ir kaut kādā fiziskā formā atgriezties. Bet pēc tam jau ar Ģimu mēs runājam, ka vajadzētu iet uz 2:40 maratonu. Šobrīd kolēģi ir ievilkuši triatlonā, tad augusta beigās būs pusīta Ironmans. Ближайшие, но вот в этом сезоне как-то больше хотелось упор сделать на десятку. Я десятку уже улучшил, но я чувствую, что можно еще улучшить. Es nezinu, man ir daži rezultāti, kurus es priekš sevis gribu uzlabot. Lielākais skriešanas mērķis būtu, droši vien, beidzot pirmo reizi noskriet maratonu un izdarīt to zem 3 stundām. Šīs sezonas mērķis man ir principā vienkārši atgriezties formā. Kāpēc mūsu komandas nosaukums ir Bulta? Sensenais laikos, pirms kaut kādiem 6 gadiem, kad pasaulē pārņēma Covid, mēs sākām pulcēties Skriņkalnu uz koptreniņiem. Gada laika izveidojas kodols. Covid ir beidzies, veiksmīgi pārdzīvot. Komanda izveidojusies, bet tradīcija palika. Un jau 21. gada vasarā es domāju, ka vajadzētu kaut kādu nosaukumu komandai izdomāt. Lai tas nebūtu
angliskais vārds. Tas būtu, ja tas kaut ko nozīmētu mūsu latviešu valoda. Un negribētu piesaistīt arī nosaukumu pie kaut kāda vārda vai mana vārda uzvārda arī, jo. Un tad mēs čatiņā uztaisījām tādu aptauju, kā saka, brainstorm, jā, katrs var piedāvāt nosaukumu un godīgi neceros, kas izdomāja. Bet man patika, nobalsojām, laikam, vairākums nobalsoja par Būvkatapultu. Jā. Foršs nosaukums. Jā. Tieši, jā, kaut kā vienkārši, X, kodolīgs. Kas, jā, nozīmē arī virzību, kaut kādu mērķi, ātrumu, jā. Tā kā paldies tam, kas izdomāja, nezinu, kas tas bija, bet tas nebija es. Jā. Esi kā bulta! Jā.